tur ir jāfilmē. Nu, es aizbraucu apskatīties, tā kā, tas būtu tā kā nepieklājīgi. Pēc kam jāfilmē mežā, kas dzīvo, tā it kā diezgan pabanāli, bet paliek kabatiņā. Vienā no pirmajām filmēšanās reizēm, tas arī vēl viena detaļa, ko es droši vien drīkst atklāt vai nedrīkst atklāt, ka sākumā man piekauja. Es tur esmu uzlicis tādu novērojušu kameru, un sākumā man iznāk no meža, tur sadošu šitam pa puri, un tad man piekauja. Tomēr es sapratu, ka tiešām tā ir filma par dokumentālistu attiecībām ar filmējumu. Tas ir tas fināls, pa ko man liekas vietā filma. Kam tu viņu rādīsi to filmu? Kam? Nē, bet kas skatīties, kāds pamuļķis? Narkomāni dzērāja, dzērāja un narkomāniem skaisti stāstīja. Un ja vēl televīzijā parāda, kur viņš nofotografējas, tā ir filma. Un parāda arī, ka lamajās te viņi pī. Es un tāds pī. Man ir savi cilvēki, ar ko es braucu. Kaut viņš man to ceru nomainīja, huisņim, bet tā viņš ir uzticīgs kā suns. Vienīgais viedoklis, kas ir izskanējis, ir tas, ka visu nelaimu cēlonis ir korupcija. Jā, tu ar sirdi slimo. Tu ar sirdi slidu, un tev būs ar vienu sliktāka sirsniņu. Protams. Tu esi netīrs, reāli, tu esi netīrs. Tev vēl kaut ko pateikt. Protams. Tev kaut kāds problēmas? Protams. Tev kaut kāds problēmas? Protams. 7 bagāti gadi. Gulēt pats grīdis. Protams. Nebūs viegli. Saprot, bļaļ, es nebūšu tas, ko tu pakļaus kādām problēmām. Protams. Mīļie tautieši, ja netiks sadarītas muļķības, tad mums priekšā ir 7 bagāti gadi. Un tā ir tava darīšana, dari kā gribi. Var klausīt, neklausīt, bet sirsniņa tev ir slima. Ik viens pilsonis daudz lielākā mērā ir politiķis. Ar savu viedokli un attieksmi, ar savām zināšanām un pilsonīgo līdzdalību. Bļaļ, man nepatīk, ka manā istabā guļ kaut kāds piedzēries, reāli smirdīgs čalis. Protams. Un nebūs viegli. tu reāli smirdi. Protams. Bļaļ, reāli, jo tu gribi problēmas. Davai. Mēs jau tagad esam pasaules čempioni attīstības tempu ziņā. Tu mēslo manā istabā. Trefnie gadi. Huļ tu grūsties. Trefnie gadi. Huļ tu grūsties. Trefnie gadi. Saprot, tu dabūsi pa seju jebkurā gadījumā. Jā. Protams. Jau, Rihard, davai viss mierināsim to konfliktu. Nē. Aizver muti! Nē. Aizver muti! Nē. Aizver muti! Nē. Es nenomierināšos. Piekāpšanās ir neatņemama komandas darba sastāvdaļa. Saprot, man nepatīk, ka tu te dīrs. Protams. Reidz šito bļodu. Protams. Bļa, tu reidz šito bļodu. Protams. Huļ tu dīrs. Ew. Es ar tevi runāju. Mīļie tautieši, ja netiks sadarītas muļķības, Viņa 3 reizes nedēļā ir bijusi netīra. protams, Bļa, tu paskaties. Bļa, tu paskaties. aizstāviet savu viedokli. Īstenojiet savas ieceres līdz galam. Negaidiet, lai to jūsu vietā izdarītu kāds cits. Bļa, man nepatīk, ka manas lietas ir netīra. Protams. Tā bļoda ir reāli 3 reizes nedēļā netīra. Huļi! Huļi, viņa ir netīra. Trefnie gadi. Es tev lieku viņu ņemt. Protams. Huļi, viņa ir netīra. Trefnie gadi. Čaiņu gribi? Protams. Nebūs viegli. Atcerieties, mēs dzīvojam unikālā zemē. Huļi! Aizver muti! Huļi! Aizver muti! Un parāda arī, ka lamajās te viņi pī. Esmu tāds pī! Es un tāds pī. It kā diezgan pabanāli, bet paliek kabatiņā.